Reinigs. Nu, Rīpa ir atņemta. Atņemta, jā, viens no brāļiem šajā gadījumā. Gustavs Vanaks lūko uzsākt uzbrukumu. Šeit tādas saķeršanās, bet viss noteikumu robežās. Gustavs Vanaks, jā, neizdarās Ripu izvairīt ārā. Nu, Niksons uz Švinku. Patriks vārtu virzienā garām vārtiem. Bīstamīgi. Jā, Niksons joprojām ar Ripu. Ir ar Ripu. Šis arī ir bīstami. Mēģinās vārti! Dāmas un kungi, Ivo Reinigs gūst vārds un izvirza Patriotu komandu vadībā 1-0. Mārtiņš padarīs šo visu jautrāk. Tieši tā, es to pašu gribēju teikt. Te nav vairs kur atkāpties, te jāiet ir uz pilnu banku ledusvečiem, ja gribam šajā sezonā vēl saglabāt cerības, kā mēs. Jā, labi, ka mums ir austiņas, citādi mēs nedzirdētu viens otru, klausies. Pamatīgi uzkersuši Patriotu fani. Tikmēr Patrioti raujās priekšu vēl. Lasmans notur Ripu zonā, met to dziļāk, Juris Lapatko. Nu, te ir pamatīgi iespēja un bloķē, ļoti labi nobloķē ledusveču spēlētājs. Dzirdējām, kā fani tikko kliedza Ivo Reinigs. Jā, nu lieliski Ivo šajā sezonā guva savus 8. vārtus. Un Gulbis! Vārti! 1-1! Tas ir neviens cits kā Emīls Gulbis, ledusveču snaiperis, kurš apliecina savu 14. vārtu šajā sezonā ir guvis. Nu, esam atpakaļ, kur sākumā, jā. Tieši tā! 8 minūtes 23 sekundes trešajā periodā rezultāts tikpat ātri, kā kļuva 1-0 ir kļuvis 1-1. Tikmēr Vanaks Nils uzsāk ledusveču uzbrukumu 1-2 Patriotu aizsargiem 1-1 iziet. Un jā! Tie ir vārti! Uz ko norāda vai nu Vanaks vai nu Gulbis 2-1 ledusveči vadībā. Lūk, mēs redzam, kas pa emocijām. Lielisks moments, kuru Nils Vanaks uzsākot un šķiet, ka pats arī ir šo vārtu autors. 2-1, 5 minūtes 49 sekundes trešajā trešdaļā. Karsta spēle šodien. Nu, aizraujoši beigas patiesībā, rīti pamatīgi aizraujoši. Un dziļums ir arī, pat dziļums uz Švinku. Patriks Švinka visu vairākumu šķiet spēlē viens no līderiem. Meklē metienu iespēju. Juris Lapatko Ripu uz vārtu priekšjūtas, tur neizdodas. Dziļums. Vēl 8-7 sekundes ir lielais vairākums. Un no vārta priekšas! Vārti! Izskatās, ka komandas kapteinis Arturs Folkmanis gūst vārds. Un ātri dzen savējos uz baņu, jo ir sācies papildlaiks. Vēl nevajadzētu. Nevar, jā, 21 pusē, tātad vēl ir 9 minūtes. Jā. 9 minūtes, vēl vajadzētu 2 minūtes spēlēt 5-5. Folkmans norādīja čaļi nākam laukumā nekavējam, jo zinām, ka jā, nu tieši tā, ir vajadzīgi 3 punkti. Mazāk par 3 minūtēm atlikušas spēles laika mums šeit Vanaks. Lauks metiens neizdodas un šeit saskainās viss noteikumu robežās tiesneši saka spēlējam. Un te kļūdās! Un skatāmies Ceplis! Vanagam! Jā! Tas ir neviens cits kā Emīls Gulbis! Emīls Gulbis pārspēja šeit par Gustavu Švinku 3-2, 2 minūtes 36 sekundes līdz trešās trešdaļas beigām. Ārprāts, kas šeit notiek? Kas šeit Mogo hallē notiek? Fantastiski! Patrioti kļūdījās pie savas, izejot no savas zonas un rezultāts tāds, kāds ir uz tablo 3-2 ledusveči vadība. Skatās Patriots 6, mēs 7. Un tikmēr Gulbis iet pēc sava hatrika un pieliek punktu! Pieliek treptu punktu Emīls Gulbis šai spēlē. Trešos vārtus gūst jau tukšos vārtos. Minūte 59 līdz trešās trešdaļas laika. Noslēdz šo spēli, jau jāsaka noslēdz. Lūk, mēs redzam arī
Emocijas, kas pa emocijām. Nu, lielisks hokejs, Eriks. Jā, nu Mainnieks gājas pilnu banku, bet es domāju, ka Mainnieks spēlēs joprojām 6 laukuma spēlētāji. Jo vēl ir 2 minūtes. Šajā nav jau ko zaudēt. Tieši tā, jāiet ir uz pilnu. Un nepārprotam labākais ledus veičom ir Rolands Priednieks. Jā, un Patriotiem savukārt kā labākais rādzīs Reinis Valošins. Emīlu Gulu grib uzslavēt, kurš vismaz 3 vārdus no 4. Tātad uzskatu, ka pirmkārt sāpīgs zaudējums. Otrkārt uzskatu, ka spēli kopumā mēs kontrolējām. Žēl, ka tomēr neizdevās izcīnīt panākumu. Spēle bija laba, bet savus momentus nerealizējām. Pretiniekam iedevām pāris iespējas, pretinieks viņas realizēja un, diemžēl, tāds rezultāts nav tas patīkamākais. Bet tāpat tās katras spēles jāliek klāt un jāprogresē. Tomēr katru spēli un katru dienu varam kļūt labāki.